Gudaram. Neiešu skolu, kamēr viņš te būs vēl. Lasīts ķers lielāko zirnekli, kādu mēs esam dzīvā redzējuši. Nu, brīvā dabā. Spider Hunters! Pa. Nu, kur viņš tagad? Nu, bļā, viens. Papasās jau. Viņš te pagaidzi. Kādu ziņu? Es redzu viņu. Es arī viņu redzu. Bļā, tāds ātrs ir. Jā? Jā. Ritīgi. Jau kaut kāda pusstundu tiek veltīta zirnekļa ķeršanai. Milzīgs džeks, viņš ir zem gultas. Viņš ir zem gultas, bet netiekam klāt. Bet, lai tālu. Au! Vecīt. Vēl tas pirmais to, ka viņš negribēja nogalināt, viņš pats ielīd diezgan stulbā vietā, zem manīm tieši. Nu jā, tas pilnīgi saprotams. Šeit kaut kāds ļaunais. Pēc. Viņam ir liela ilgņu, viņš jau tāds bišķis pāvēns ir. Kārtējā skolas diena noslēgusies. Bija atkal ļoti forša diena. Ir iepatīcies būt pāgļot sučuku. Lasītim arī? Man patīk, bet, protams, viņš vienmēr ir dažs bet. Bro, killing me. Bet šajā gadījumā būtu. Viens prāts ar Valteru mēs esam, kad interesantāk ir mācīt 6. 7. 8. klasē nekā 4. vai 5. Jo viņi vienkārši neklausās, neatbild. Nu, puse ir kaudrīgi, puse ir vienkārši negēļi. Bet gribētu uzsvērt to, ka man ir iebjās mācīt 4. 5. klasē, jo 5. klase ir kaut kādi 3 bērni, katru rītu tur atnāk 3 meitenes, un viņam īsti nekas neinteresē, viņas kaut ko tur pabļaustās, viena tur kaut ko atbild, bet tā 4. klase ir vienkārši bardaks, aizmugurē džeki vienkārši bļauj kāpj uz galdiem, sit viens otru mētā kaut ko, un meitenes vienkārši neklausās, un, mazliet tādas flegmiņas viņas ir, ja tā drīkst teikt. 6. 7. 8. klase ir baudām, tiešām viņi klausās, viņi interesanti, viņi pierakst, viņi atkārto, kāds kaut ko pajoko, jā, kaut ko, bet ir tiešām superīgi viņus mācīt. Tīpaši man ļoti patīk 8. klasi. Viņi visi klausās, interesē, prasa jautājumus vēl un vēl. Bija ļoti interesants pavērsiens pa volejbolu. Garajā starpbrīdī sākam spēlēt volejbolu. Direktors, starp citu, ir ļoti labs volejbolists. Viņi visi ir maziņi, kaut kāds 1,60 m, bet viņi spēlē diezgan labi spēlē volejbolu. Tā mēs nospēlējām volejbolu kaut kādas 2,5 stundas. Jā, no 1,30 bija lunch breaks 1,15 un uz stundas aizgāju. Sanāk 1,15. Pusotru stundu nospēlējām. Sanāca visi vietējie puiši, kas strādā pa dienu, bet nostrādā Katārā un tur visi ir aizbrauc un tad no ciematiem brauc atpakaļ. Tie bija sanākuši diezgan čupiņā un spēlējām. Un, protams, Valču bija centrālais cilvēks, ko visi skatījās. Paveicās, ka viņš bija kopā ar skolas direktoru, arī kurš ir mūsu namatāvs. Ja viņš būtu pretinieka komandā, Valčam nebūtu nekur gulēt, neko ēst. Tā ir taisnība. Un nospēlējām volejbolu tik ilgi, ka veselu stundu nenotika. Pusotru stundu nenotika. Nenotika stundu man 7. osītim 8. klasē, jo vienkārši direktors lika mums spēlēt volejbolu. Tas nekas, ka bērniem jāmācās. Nē, play. Un pāris studenti, ļoti labi studenti, gribās, lai viņiem viss izdodās, lai viņi izsitās no šī ciema, ja tas ir viņu vēlmēs. Ja nē, tad viņi būs ļoti labi ciemu iemītnieki. Ir pāris razgaļi, ar kuriem nekādīgi nezinu, kā tikt galā. Būtu Googles, varētu atrast kaut kādas metodas, bet Googles nav. Tātad šī ir mūsu skolotāja istaba. Valter, varbūt tu vēlēs kādu tūrīt uztaisīt? Jā, tad dodamies. Šeit sēž 3 skolotāji, neviens īsti nerunā angliski. Šeit sēž 2 vai 3 skolotāji, neviens īsti nerunā angliski. Angļu skolotājs mazliet runā angliski. Ar viņu varam parunāties. Tā ir direktora vieta. Un šeit ir man vieta, šeit ir Oskar vieta. Tā mēs tik čīdojam. Un parādi, cik lādētājs tu aizņem šobrīd. Tad lūk, šeit lādējās dators, šeit lādējās tūmiņi, kurai arī ir baterija. Pēc tam vēlreiz lādējās telefonu, šeit lādējās telefons. Nav tik trāk īstenībā, bet vajadzētu vēl. Medicīnas maisiņš, first aid kit. Tās Valču mākas spēlēt, viņš parādīs vēlāk. Some zirks in the sky. Oh yeah, zurnacle, normal zurnacle.
Saka. Reku baterijas, blīn, pasties. Visu solāro tur notiek. Viss notiek solārajiem panelīšiem. Ļoti daudz, cik es sapratu, viens ir 85 kg. Jā. Un tad iedomājies, kā viņas nest augšā te ir. Bet viņi jau izmantoja tos te ezelīšus, ne? Kur ir mūsu direktors? Kur ir veikala īpašnieki, nekā mēs ievērtamies. It's Olympic Games? Labs about Olympic Games? Yes. It's tigers and bears over there? Yes. Okay. Really? Yes. Yesterday I went... Is it safe to go there? Good jungle. Okay. Yes. I come. Yes. There, go. Waterfall? Yes. Okay. We're running. No running, no. Running, yes. Running, okay, let's run. Mūsu pamatāvs, kurš arī skolas direktors ir, bija laikam palaidis garām vai kā, bet mēs aizējām uz skolu un izrādās, ka ir streiks visā Nepālā. Jo mēs ejam ar Valderu 10 minūtes līdz skoliem un Valds saka, blīn, klausies, kur visi bērni ir. Es vēl tās domāju, mēs bišķi ātrāk atnācām, varbūt saradīsies. Es domāju, ka nav reāli, atnāk direktors un pasaka, streiks ir. Un tad mēs gājām uz veikalu un satikām šos mazos razgaļus. Okay. Not to finish. You live here? What? All of you live here? In this building, in this house? Yes. My house. Okay. This your house? Yes. Your chicken? Chicken. No, it's the local chicken. Local chicken. Yes, Can I yeah. take them? Yeah, this is the yeah. What is that? Sorry. Say what? Can I take them and... Yeah. Sorry, yes. Yeah? Chicken, yeah. What is this? Evo, bračku, viņa This. fanti ir. Yes. God. Evo, Krishna. God. viņa God? fanti ir. Krishna. Krishna? Hindu? Yes. Hindu, yeah. God Krishna. Lūdzu, zeķi. Kals saķērušies. Haha, patiesībā tā ir slēptā reklāma. Paldies, Nike, ka sponsorējat mūsu ceļojums. Nike, paldies, mēs to novērtējam. Turpināsim publicēt. Likt jūs.